Nereti sievietes biežāk nekā vīrieši saskaras arī ar urīnceļa infekcijām, turklāt bieži tās rodas gados jaunām sievietēm. Tas izskaidrojams ar sievietes organisma anatomiskajām un fizioloģiskajām īpatnībām, jo sievietēm ir salīdzinoši daudz īsāks urīna izvada kanāls. Turklāt tas atrodas ļoti tuvu taisnās zarnas beigu daļai, kas visbiežāk arī ir infekciju izraisošo baktēriju avots. Vēl viens veids, kā organisms tiek pakļauts urīnceļa infekciju riskam, ir urīna katetri, kas tiek ievadīti urīna izvada kanālā. Tādā veidā baktērijas no ārējās vides ļoti viegli nonāk urīnpūslī, kur izraisa iekaisumu. Izmaiņas, kas notiek sievietes dzimuma orgānu gļotādās, gļotāda kļūst ļoti plāna, kā mēs sakam, atrofiska, nav vairs šīs apasiņošanas. Un mikroorganismiem ir ļoti labvēlīga vide, lai tie no starpenes rajona paceltos uz augšu uz urīnpūsli un radītu šos urīnceļa iekaisumus. Speciālisti uzsver, ka katrai sievietei ir jāuzņemas rūpes par savu veselību un jāpievērš uzmanība organisma aizsargspēju uzlabošanai. Dzērveņu ekstrakts kombinācijā ar pienskābām baktērijām ir unikāls produkts, kam nav konkurenta. Šī efektīvā kombinācija palīdz saglabāt veselīgu urīnizvada sistēmu un stabilizē organisma imūnsistēmu. Dzērveņu preparāti satur dzērveņu skābi, un viņi mazliet var iedomāties kā tādu naftas produktu. Šī dzērveņa skābe, viņa aptek ap urīna ceļiem, ap urīnpūsli un neļauj mikrobiem pieķerties pie urīna izvada ceļa gļotādus, to kairināt, radīt iekaisumu, un kas arī ir tas, kas rada visas šīs nepatīkamās sūdzības. Laktolēdī sastāvā ir dzērveņu proantocianīni, kuri aizsargā gļotādu un neļauj E. coli bārkstiņām piesaistīties. Baktērijas ar bojātām bārkstiņām tiek izskalotas no urīnpūšļu un pārējiem izvada ceļiem. Nereti sievietes saskaras arī ar bakteriālās vaginozes saslimšanu. Bakteriālā vaginoze ir slimība, kuru mediķi dēvē par vispopulārāko un visbiežāk sastopamo vaginālās infekcijas slimību sievietēm reproduktīvajā vecumā. Ar bakteriālo vaginozi kaut reiz dzīvē saskars līdz 45% sieviešu. Tādā situācijā ir divi soļi ārstēšanā. Viena ir pretiekaisuma ārstēšana, kas samazina šo slikto mikrobu koncentrāciju makstī, un otra mazliet ķēpīgāka. Ilgstoši mēs nozīmējam laktobaktērijas saturošus preparātus. Ginolakt ir viegli un ērti lietojams vaginālās tabletes, kas satur dabiski makstī esošās pienskābās baktērijas. Ginolakt lietošana stiprina dabisko maksts aizsardzību, ja ir maksts izdalījumi ar nepatīkamu aromātu pēc maksts iekaisuma ārstēšanas ar antibiotikām. Ginolakt nodrošina dabisko aizsardzību makstī pret infekcijām un nesatur aromatizētājus un krāsvielas. Aiga pie ginekologa vērsās ar sūdzībām par sāpēm vēdera lejasdaļā. Analīzes uzrādīja urīnceļu iekaisumu. Daktarīte man rekomendēja lietot laktolēdī. Šobrīd ir pagājušas 2 nedēļas, simptomi ir samazinājušies krietni, un daktori rekomendēja, ka droši profilaktiskos nolūkos, lai saglabātu šo efektu un lai uzturētu arī savu veselību un imunitāti labā stāvoklī, es varu vēl nedēļu vismaz lietot šo preparātu. Mani apmierina tas, ka laktolēdī sastāvā ir pilnīgi dabīgs dzērveņu ekstrakts, nav izmantot nekāda ķīmija. Līdz ar to šis efekts tiek panākts diezgan ātrā laikā, tomēr neatstājot nekādu negatīvu iedarbību uz manu veselību. Ikvienai sievietei ir jārūpējas par savu veselību, tāpēc, ja parādās nepatīkamie simptomi, ir jādodas pie ārsta, lai veiktu analīzes un atrastu piemērotāko ārstēšanas metodi.